Sveiki, mīlīši! Šodien vēlos piedāvāt jums jaunu lasījumu, kur palūkosimies uz to, kā varētu izspēlēties tavas izvēles. Tad, teiksim, tā būtu tā pamat funkcija vai pamat tā galvenā vērtība šim lasījumam. Respektīvi, ja tev ir jāpieņem kaut kāds lēmums, jāizvēlas starp dažādām iespējām, tad šis ir tas moments, kad tu vari jo mums šodien būs 4 grupas, tu bišķi vairāk iespēju, tu vari katru savu izvēli, katru opciju apzīmēt ar vienu grupu, un tad klausīties, kā katra no šīm izvēlēm izspēlēsies. Ja gadījumā tev nav starp ko izvēlēties, bet tu tāpat gribi klausīties šo lasījumu, tad vienkārši uztver to tādu, kas tev jāzina par to ceļu, ko tu šobrīd eji, teiksim tā. Un tad vienkārši pēc izjūtām izvēlēs savu grupu. Jā, tā kā tāds būs mums šodienas lasījums. Tūlīt es parādīšu tuvāk cipariņus, kas apzīmē grupas. Un vai nu tiešām tad katru savu izvēli apzīmē ar kādu no šiem cipariem, kādu no šīm grupām, vai arī vienkārši pajūti, kura grupa aicina tevi. Un, jā, tad izvēlēs savu grupiņu, video aprakstā atradīsi laikus, un tad jau tiksimies pie tā lasījuma vai lasījumiem, un tad palūkosimies, kas tevi sagaida katrā no šīm opcijām, vai gluži vienkārši tavā ceļā. Sveiki, mīļā pirmā grupa! Tātad palūkosimies uz šo tavu opciju vai šo tavu ceļu, tad kā tas izvērtīsies. Kā izvērtīsies pirmās grupas ceļš? Kā izvērtīsies pirmās grupas ceļš? Liekas, man ļoti stostīgs tas ievads sanāca. Bet es sapratu, ka kaut arī ideja manā prātā ļoti skaidra, ir ļoti grūti viņu aprakstīt. Bet varbūt vienkārši šodien ir grūti viņu aprakstīt, jo ir dienas, kad ir grūtāk runāt. Un ir dienas, kad ir ļoti, ļoti viegli par vārdos ielikt to, ko es jūtu. Tā, es paņemšu veselu kolekciju ar kārtīm tev, un to mēs palūkosimies. Tātad mums ir privileģēta dāma. Tā, mums te bišķi gaisma atspīd, bet es ceru, ka tas netraucēs. Be real. Nearing completion. Un tā mums ir 3 taro kārtas. Mums ir 3 wands. Kaut kur aizlidoja. 2 of swords. Šitā ir interesanta kārta. Un hanged man. Wow. Ok, tā. Ok, tātad, es teiktu tā, ja tu izvēlēsies, teiksim, jā, ok, es domāju, kā to, piši jāpastostās, viss kārtībā. Kā es teicu, šodien grūti runāt. Šis ceļš, šī izvēle, lūdz no tevis un, principā, liks tev, uzticēties, paskaties šo kārti. Šis cilvēciņš, viņš vienkārši tur karājas. Jā, viņam ir atslēga rokā, bet viņam ir saslēgts rokas. Šeit arī ir, tā kā šaušana, mešana, nažu mešana ar aizsietām acīm. Ja tev ir kaut kāds projekts, ko tu gribi paveikt, un, teiksim, šis veids, šī izvēle, ko tu tagad izvēlējies, vai šis ceļš ir tas, kā tu to gribi izdarīt, visdrīzāk, ka tu to izdarīsi, tāpēc, ka nearing completion mums ir kārts. Un es domāju, ka rezultāts arī būs pozitīvs, tu būsi ieguvējs, bet šis ir tas, teiksim, tā izvēle, kas prasīs no tevis uzticēšanos savai intuīcijai, uzticēšanos augstākajiem spēkiem, visumam, jo
Jo vienkārši tā ir. Jo, ja tu pieslēgsi pārāk daudz prātu, un ja tu pārāk daudz domās, analizēs un mēģinās kontrolēt situāciju, jo grūtāk tev būs šajā variantā. Es teiktu, jo godīgi man ir sajūta, ka šī opcija paredz, ka tu pilnībā uzticies dzīvei, pilnībā uzticies šis, tā kā, ka tu, aktīvs vārdi, nevar izdomāt vārdu, ka tu metos nažus mērķī ar aizsietām acīm, un tu zini, ka tu trāpīsi mērķī. Kaut arī tev ir aizsiets acis, kaut arī tas var noiet galīgi greizi, bet tu zini, ka tev izdosies. Un, ja tu vari sevī atrast tādu pārliecību, tad tu vari izvēlēties šo opciju, vai tad šis ceļš tev būs ļoti, ļoti labvēlīgs. Ja ne, iespējams, ka tik un tā tas rezultāts tiks sasniegts, bet tev būs ļoti grūti. Tā kā šis tēls, kurš karājās ar galvu uz leju, viņš uzticās un ļaujās, un tāpēc varbūt viņam nav tik liels diskomforts. Bet ja tu esi piesiets ar kājām uz leju, ar galvu uz leju no slotas, un tu negribi tur atrasties, tad tas ir nenormāls diskomforts. Šis tēls šo, izvēlējās, bet ja tev ir sajūta, ka tu ej šo ceļu, bet līdz galam tam neusticies, tad tu jutīsies ļoti slikti. Tāpēc es teiktu, šajā variantā, šajā pirmajā virzienā, opcijā, ceļā, svarīgākais ir tev uzticēties savam lēmumam, jā. Teiksim, ja tu tā, es šo izvēlējos, un tad arī pastāv par to. Jā, šī bija mana izvēle, jā, varbūt no malas liekas crazy, varbūt liekas, ka nesanāks, varbūt liekas, ka tas ir neiespējami, bet es zinu, ka tas ir iespējams, un man viss labi izspēlēsies. Tev ir jābūt diezgan drosmīgam, pat ja tu baidies, ej un uzticies un ļaujies. Jo, ja tu ļausi bailēm un nedrošībai pārmākt sevi, tev būs ļoti grūti. Droši vien grūtāk nekā, ja tu izvēlētos kādu citu opciju, kur ir, drošāka vai paredzamāka. Jo šeit ir arī tas neparedzamības aspekts ļoti spēcīgs. Jā. Es paņemšu vēl kādu kārti par šo pirmo opciju, par pirmo variantu. Kas vēl jāzina tiem, kas izvēlēs pirmo grupu? Taisnīgums un pasties atkal aizsietas acis. Nokrita kārta. Ok. 7 zobeni. Man ir tāds šeit, ka šī tēma jau man bija iepriekšējā lasījumā arī. Jā, ja tu nobīsies, tad īstenībā pat es teiktu, ka var aiziet greizi drusciņi. Ka tu vari... nav forši tā teikt, bet, ka tu vari tā kā izdarīt kaut ko neforšu aiz bailēm. Tas ir tā kā, šī 7 zobenu kārtas, viņi ir tā kā zog tos zobenus, un šajā gadījumā zobeni varētu tiešām būt kaut kādi resursi. Nav obligāti taustāmi resursi, bet tev ir ja tu sabīsies, ka tev nepietiks, ka tev nesanāks, ka tu izgāzīsies, un pēkšņi tev ir tāds, man vajag drošības spilvenu, tad var būt ziepes. Tev ir taisnīgums. Taisnīgums saka, viss būs pēc nopelniem. Tā kā viss būs labi. Principā, jā, viss būs labi, bet uzticies. Tas ir ļoti, 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 ļoti svarīgi. Paņemsim vēl 2 kārtas. Liekas, ka šis nebūs super garš lasījums.
Pirmā grupa. Focus on the positive. Fokusējies uz pozitīvo. Pirmai grupai lūdzu vienu kārti. Smagi. Jā, šitās kārtas tik grūti naisīt, viņas ir milzīgas. Decrease. Decrease. Par šo gan es gribu vēl vienu. Par ko ir decrease kārtas? Decrease tas tā kā samazini. Nu jau, nu re, kur viņam ir karte. Principā tev prasa ej bez kartes. Nu tā kā, jo karte ir tas drošības spilvens. Šis varbūt ir pat tāds pārgalvīgs padoms vai pārgalvīga prognoze. Nu, ja mēs šo saucam par prognozi. Bet es teiktu, jo mazāk tu plānos un vairāk tu vienkārši ļausies situācijai, jo pozitīvāks būs rezultāts. Un arī tas, ka pats atkal nokrita kārts. Tāpat nebija domāta. Hierofants. Nu jā, bet šī arī ir ļoti tāda harmoniska un fokus ir uz savām iekšējām sajūtām, nevis uz to, kas notiek ārpusē noteikti. Jā, jo vairāk tu tā kā spēsi uzticēties sev un dzīvei, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo pozitīvāks būs rezultāts, vai drīzāk, nu, teiksim, jo labāk izspēlēsies šis scenārijs. Jo man ir sajūta, ka te ir vairāk stāsts par, nu, tā kā tu nevari īsti izdarīt lietas nepareizi, bet vairāk stāsti par to, cik komfortabli vai nekomfortabli tev šis ceļš ies. Kaut kas vēl mums ir jāzina? Šodien riktīgi tāda grūtā diena, grūtā runājumā diena. Kas vēl jāzina pirmai grupai? Pathway, ceļš. Bet izstāsta jauks šis ceļš, ne? Fokusējies uz pozitīvo, uz katru uzvaru, kas tev šajā ceļā nāk pretī. Ko tu sasniedz. Un te ir arī ļoti nepieciešama drosme atlaist. Jo dzīve bieži vien arī mūs izaicina un mums sūta pretī tādas situācijas, kas ir ļoti nepatīkamas un ļoti sarežģītas. Un bieži lielākoties es teiktu, ka tā mācība ir atlaist to, kas mums liek justies slikti, to, kas mums kaitē, un tā ir daļa arī no uzticēšanās. Jo, ja mēs turēsimies pie vecās bagāžas, kā saka, mums būs ļoti grūti iegūt kaut ko jaunu, kaut ko labāku. Tā kā tā arī ir viena svarīga lieta, kas ir jāņem vērā. Atlaist to, kas vairs nekalpo. Uzticēties, ka ja arī kaut kas iet prom, tad tam ir jāiet prom. Un tā kā paļauties, ka, nu, teiksim, ja tev kaut kas ir nepieciešams, dzīve tev to iedos. Ka augstākie spēki zina, kas tev ir nepieciešams, un tev nav jābaidās, ka tevi apdalīs un tev darīs pāri vai tev atņems. Tāpēc, ka augstākie spēki nevēlas tev darīt pāri, nevienā brīdī. Visas grūtās, smagās pieredzes nāk tikai tāpēc, lai tu varētu tikt pie kaut kā labāka. Jā. Lūk tā, es teiktu, ka tas ir lielos vilcienos tas, ko es vēlējos pavēstīt tev, mīļā pirmā grupa.
par šo izvēli, par šo ceļu, ko tu apsver vai jau ej, uzticies, ļaujies. Nesāc baigi analizēt, jo tas tev nepalīdzēs. Tu iebrauks auzās visdrīzāk. Un pat, ja, teiksim, tas lēmums šķiet, vai tas impulss kaut ko darīt šķiet neracionāls, uzticies tam. Jo tas viss skaisti savīsies un atrisināsies beigās. Bet šajā brīdī, jā, uzticies, ļaujies un arī laid vaļā to, kas mēģina tikt prom no tevis, vai kas... Tā kā citreiz ir tā sajūta, ka es tiešām šito negribu darīt, vai es tiešām negribu šo cilvēku satikt, vai es tiešām negribu tur iet. Nē, ja vien tu... Citreiz mums nav īsti variantu, bet vienmēr var kaut kā, vai vismaz neinvestē savu enerģiju tajā. Ja tev ir obligāti jāiet, tad vismaz neieliec savu sirsniņu, tā kā pa pusē tur tās austiņas ciet, lai tie vārdi, ko tev kāds pasaka, vai tās darbības, kas tiek darīts, lai viņas tevi nevar sāpināt. Un cik vien vari distancēt savu enerģiju un norobežojies no tā, kas tev nepatīk. Un jo tu mazāk izrādīsi interesi, un jo tu mazāk iesaistīsies emocionāli, un jo tu mazāk atdosi kaut kādām lietām savu enerģiju, jo vairāk tās attālināsies no tevis. Un tu varēsi ieaicināt savā dzīvē to, ko tu vēlēsi. Jā, kaut kā tā. Tā kā, paldies, mīļā pirmā grupa. Ja tev bija tā sajūta, ka, man vēl ir 2., vai 3., vai 4. grupa, kas jāskatās, tad tiksimies tur. Un ja ne, tad paldies, ka skatījies un klausījies. Un es ceru, tiksimies kādā citā lasījumā. Tā! Sveiki, mīļā 2. grupa! Tātad palūkosimies, kur ved tavs ceļš, kur ved šī 2. opcija, vai 1. opcija, ja tev šī bija 1. opcija. Jā, kas tev jāzina par šo ceļu, par šo izvēli? Kas jāzina 2. grupai? Kā izvērstos šī 2. grupas izvēle? Teiksim tā. Tā, paņemsim jauku čupiņu ar kārtītēm. Un tad papļāpāsim. Otrā grupa. Otrās grupas ceļš. Kas mums jāzina? Šito labi. Un vēl vienu kārti lūdzu. Otrās grupas ceļš. Tā. Mums ir, sāksim ar despair. Go wild. A steady pace. Interesanti, diezgan tā nāves kārts. 5 kausi. Un velns. Ok, šis ir Pagad paņemšu vēl vienu. Lūdzu vēl vienu kārtu par 2. grupas izvēli. Zobena karaliene. Ok, šis ir laikam tas ceļš vai tā opcija, kuru tu īpaši negribi izvēlēties, bet tev liekas, ka tas būtu drošāk. Steady pace. Tā kā tāds mierīgs celiņš, bet šis... Ok, zin kā, es nevaru un negribu atrunāt tevi ne no kā, bet, teiksim, es tev varu vienkārši pastāstīt par to, kas ir gaidāms. Šis būs tas ceļš, šī būs tā opcija, šī būs tā izvēle, kas nebūs... nebūs viegli. Nebūs. Paņemam vēl vienu. Gribās kaut kādu mierinājumu tev, bet after completion. Kas 2. grupai jāzina? Attend to the details.
tas laikam pat ir tāds tā kā padoms. Šis, te ir 2 stāsti. Vai nu šis ir ceļš, par kuru tev ir tāda sajūta, ka man nevajadzētu šitā darīt. Un, tā kā tas ir viss, bet kaut kas jau simpātisks šajā ceļā ir. Vai nu tas ir tas, ka tas ir tā kā mierīgāks, paredzamāks, drošāks, šķietami drošāks. Vai arī kaut kas ir vilinošs, jo mums ir velns. Un velns saka, pastāsti to kārtu. Viņš sola saldējumu, viņš sola naudiņu. Viņš saka, nāc ar mani, es došu tev visu, ko tu gribi. Bet, lai dancot ar velnu, man liekas, tev pašam jābūt velnam, ne? Vai arī varbūt zobenu karaliene varētu to izturēt. Bet tas nav viegls ceļš. Šķietami vieglais vai vienkāršais īstenībā būs diezgan sarežģīts. Un ja tu jūti, ka bet man šeit ir jāiet, tad viens padoms ir attend to details, jeb iedziļinies sīkumos, iedziļinies mazajos burtiņos, kas ir zem lielā skaistā uzraksta, kurš saka, es tev solu labo dzīvi apakšā. Palasi arī nosacījumus. Šis viennozīmīgi varētu būt ātrs ceļš uz jaunu sākumu, bet jauns sākums caur nāvi, un ne nāvi burtiski, kā mēs zinām, nāvi nenozīmē, ka mēs mirstam nost. Nāvi nozīmē, ka mums vienkārši kaut kas, tas īsti nav torņa moments, bet ka mēs vienkārši pārējam saites. Viss, šitais beidzās, es vairs to negribu. Jautājums ir, vai tas ir par kaut ko, kas jau tavā dzīvē šobrīd ir, ko tu varēsi viegli izbeigt, vai arī šīs ceļš tev diezgan strauji, tā kā tu viņu iesi, bet viņš nebūs varbūt tā, kā tu iztēlojies. Bet viņš tev palīdzēs, kaut ko nobeigt, kaut ko. Es domāju, ka viennozīmīgi šis ceļš varētu tev palīdzēt atrast savu spēku un pārliecību par sevi, jo tev ir lauva, go wild, un tev ir zobenu karaliene. Bet cena ir diezgan augsta, tādā ziņā, ka tas nebūs viegli. Tas nāks caur diskomfortu, viennozīmīgi. Bet šāda opcija ir. Un reizēm, teiksim, ja nekas cits nestrādā, varbūt tāpat ir labāk vai vieglāk, ka ir riktīgi grūti, un tad viss tiek palaists vaļā. Viss sašķīst, un tad tu vari sākt no nulles. Citreiz tā arī vajag. Es īstenībā palūkšu padomu jums, tev, otrai grupai. Lūdzu padomu otrai grupai šajā scenārijā. Padomus. Un paņemsim vēl vienu mēnesis kārti. Padomu. Šitam. Embrace the flow of life. The moon. Un tev ir šitās lielie arkāni. Šīs ceļš no tevis prasīs atlaist, uzticēties, embrace the flow of life, tātad pieņem dzīves ritmu un redzi, dzīve ir cikliska. Mums ir piedzimšana, ir pieaugšana, novecošana un nomiršana. Viss dabā šādi iet ciklos. Un šajā tavā izklājumā, principā, ir gan nāve, kas ir tā kā pēdējā nodaļa, gan arī sākums, kas ir imperatori, jo viņi ir stāvoklī. Attiecīgi, es teiktu,
šis ceļš noteikti tev varētu palīdzēt izjust, palīdzēt vai dot iespēju izjust uz savas ādas šo dzīves cikliskumu. Un to, ka tur, kur ir kaut kāds sākums bijis, kaut kad arī būs gals. Nevienmēr tas nozīmē, ka mums ir jāatvadās no lietām, bet iespējams, ka no lietām tā, kā mēs viņus pazīstam, jo bieži vien, piemēram, varbūt viss ir tāpat, bet pēkšņi mainās mūsu redzējums. Mums ir kaut kādas pieredzes, kuru tā kā rezultātā mēs pēkšņi ieraugam situāciju no jaunas gaismas. Tas arī var būt. Bet tas, ka ir velns, šeit ir izmisums, un mums vēl ir 5 kausi. Šis ceļš būs tev izaicinošs. Un ne tik vienkārši, kā tev šķiet. Ne tik vienkārši, kā velns sola. Jo citreiz ir tā, ka mums gribās, vienkārši ātrāk tikt ar kaut ko galā, ātrāk atrisināt visas problēmas. Un viens tāds atnāk un saka, es atrisināšu visas tavas problēmas, tikai atdod man, savu kaut dvēseli. Tas ir višķi par skarbu, bet, teiksim, uzticies man, paraksties šeit, paspied man rociņu, un es tev visu izdarīšu. Bet mūsu vietā neviens nevar izdarīt. Ja mums ir jāapgūst kaut kādas dzīves mācības, tad tās ir mūsējās. Un citreiz tas būs mokoši un ilgi un nebeidzami. Bet tā, acīm redzot, ir jābūt. Un neviens tavā vietā nevar tiešām to visu apgūt, neko citu izdarīt. Jo ko tev tas līdz, ka otrs ir iemācījies un sapratis, ja tu pats projām neesi iemācījies un sapratis. Jo šīs pieredzes, ko mēs gūstam, viņas jau ir nepieciešams, lai mēs varētu pēc tam tālāk pieņemt sev atbilstošākus lēmumus un veidot savu dzīvi mums vērtīgākā un labākā veidā. Bet ja mēs negūstam šo pieredzi, mēs to nevaram izdarīt, jo mēs pat neredzam šīs durvis, pa kurām iziet cauri. Mēs viņus varam ieraudzīt tikai tad, ja mums ir īstās brilles uz acīm vai īstās acis. Mīļā otrā grupa, es domāju, ka ir iespējams iet pa šo ceļu. Bet pa šo ceļu ir jāiet uzmanīgi un arī drosmīgi. Teiksim, tā zobenu karaliene un šī te mežonīgā lauva. Tā kā saka, ja tu ej, tad ej, tad nešaubies, tad neminstinies. Rēķinies ar to, ka nebūs tā, kā tu varbūt esi iztēlojies. Mums ir arī mēnesis, kurš runā par apslēpto. Bet daudz, kas arī nāks gaismā, taču ne viss būs foršs, bet tas tev... Jo godīgi, es neticu, ka ir ceļš vai izvēle vai opcija, kas ir absolūti slikta un nepareiza. Nav nepareizās izvēles, vienkārši ir varbūt atšķirīgas mācības, ko mēs katrā no šiem ceļiem varam gūt, vai arī tas intensitātes līmenis ir atšķirīgs. Bet, ja mēs maksimāli uzticamies un maksimāli sev un dzīvei, varbūt ne kādam, kurš piesola končus un naudu, nevēlnam, bet ja mēs tikai uzticamies, ka dzīve mums nevēlas darīt pāri, ka visums nav pret mums sazvērējies, tad es domāju, ka mēs varam dabūt to pozitīvo rezultātu. Jo sēdēt un izmisumā raudāt, tā principā ir mūsu izvēle. Un kaut kad jau arī ir jāpasēž un jāparaud. Nevar visu laiku skriet un močīt un būt lauva. Ir jābūt arī maziem nabaga jēriņam. Bet
cik ilgi. Vienā brīdī tāpat ir jānoslauka asaras, jāsakārto drēbītes, jānotrauc putekļi no pleciem un jāiet tālāk. Smaga sajūta, bet šeit ir cerība. Jo jebkurš smagums vienā brīdī tomēr beigsies. Nāves skārts saka, tā virve, kas tev ir piesējusi pie grūtuma, viņa tiks pārcirsta. Un pasties, īstenībā te arī ir, tā kā tev ir lauva šeit. Un šajā kārtī tev ir kaķīts, kurš skatās atspulgā un tur ir pantēra. Tā kā arī, tavs spēks, tavi resursi ir lielāki nekā tev šķiet, un tu vari šo izturēt, bet neieslīgst izmisumā. Tu vari arī radīt, jo īstenībā tev ir imperātori, tu vari radīt kaut ko skaistu no šīs situācijas. Bet esi uzmanīgs, esi vērīgs un pastāv par savām tiesībām, tad tev būs vieglāk. Bet esi arī gatavs tam, ka būs kaut kādi sāpīgi momenti. Es nezinu, vai tev šis palīdz. Bet tā izskatās šis tev otrais ceļš, otrā opcija, otrās grupas ceļš. Jā. Galvenais, man liekas, ir tikā ticēt sev un tiešām uzticēties, ka neviens, vēlreiz saku, dzīve tev nevēlas darīt pāri. Es gribēju teikt, neviens tev nevēlas darīt pāri, bet kaut kur jau tas vēlns ir. Bet citreiz arī ir tā, ka tas vēlns jau viņš ir tavs pārbaudījums, viņš ir tavs eksāmens. Iespējams, ka citreiz cilvēki pat negribot mums nodara pāri. Viņi nezin, kāpēc, bet viņi ir nākuši tā kā mums palīdzēt iemācīties šīs lietas dzīvē. Bet, es domāju, ka ir tomēr ar cilvēkiem, ja tu jūti, ka šis cilvēks nav foršs un nav tev labvēlīgs, nevajag atdot savu sirsniņu. Nevajag. Jābūt tomēr arī piesardzīgiem. Es pat nezinu, kā lai es tevi iedrošinu. Laikam jau paņem savu zobenu. Ja tu ej pa šo ceļu, tad ņem savu zobenu, pievērs uzmanību maziem burtiņiem, detaļām, sīkumiņiem. Esi vērīgs, tur actiņas vaļā, un ja sāp, sāp, bet izsāpēs, un tad tu ies tālāk, un galu galā šitais beigsies. Tu būsi iemācījies savu mācību, un tālāk tu varēsi iet gudrāks, spēcīgāks, zinošāks, un izvēlēties variantus, kas tev patīk labāk. Kas tev patīk labāk, kas tev rezonē vairāk, kuros tu jūties foršāk. Lūk, tā mīļā otrā grupa. Es teiktu nērts lasījums, es jūtos nērti, jo man gribās tev iedot tādu pozitīvu, laimes pilnu buķeti. Un te ir labas lietas, bet te ir arī grūtas lietas. Un tad man tāds, otrā grupā. Bet tas ir tas, kas tev bija jādzird. Tieši šādā veidā. Un, ja tu ej šo ceļu, es vēlu tev veiksmi, es tev ļoti atbalstu, un es ticu, ka tu esi spēcīgs, un tu vari tikt tam cauri, un tu neesi nekāds mazais kaķīts, tu esi lielais lauva, un būs baigi forši. Tad, kad tu iznāks otrā galā. Arī pa ceļam var būt forši, bet būs arī grūti momenti. Tāda ir dzīve. Vai ne? Labi. Paldies, ka klausījies, paldies, ka skatījies. Es ceru, ka šis lasījums tev tomēr noderēs, ne tikai tāds būs, bāc. Paldies, ka biji ar mani kopā šajā lasījumā, un tiksimies kādā citā. Atā! Sveiki, mīļā trešā grupa! Tātad palūkosimies, kur ved tavs ceļš, vai kā izvērtīsies tā tava opcija, ko tu apsver.
trešā opcija vai trešā grupa vai trešais ceļš. Palūkosimies, kas tev jāatzina par šo ceļu, par šo izvēli. Trešā grupa, lūdzu. Sorry, man skan galvā dziesma viena. Trešā grupa. Trešās grupas ceļš. Šito. Un vēl divas kārtas. Kas trešai grupai jāzina? Tā niezējās deguns. Ko saka par degunu niezēšanu? Kaut kas par dzērienu patēriņu? Vai ka nāks ciemiņi? Vai tas bija par nazi? Nezinu, tos ticējums tik labi. Vai vienkārši, ka man niez deguns. Un tāpēc man niez deguns. Jā, labi. Pļāpāju. Tātad mums ir humility, kas ir pazemība. Honor your feelings, tā kā godā savas sajūtas. Atkal ir high honor, augstais gods. Mums ir kausumruņinieks. Ar sirsniņām. Mērenība. Un 6 kausi. Tā, nu, šis tāds romantiskā grupa, es teikšu. Mums te rozes, mums ir sirsniņas. Mums ir došana. Un mērenība. Šis ir tāds mierīgāks ceļš, mierīgāka izvēle. Pazemība. Nu, šajā ceļā nav cīņas. Šajā ceļā ir lēna, tāda ļoti harmoniska, mīloša augšana. Diez, ko tas nozīmē? Es laikam paņemšu vēl kārtas, jo pirmās 2 grupas bija diezgan tādas dinamiskas, katrs savā veidā. Lūdzu par trešo grupu, par šo ceļu. Vēl vienu, lūdzu. Kas mums jāzina? Aha, mums ir tornis. Tad tu gribēji dinamiku un māks. Oho. Bet šitā meņķa izstāsta, ka viņa to torni pati būtu sagrāvusi. Baigi tāda priecīgā raganiņa. Pazemība, mērenība un tornis. Man ir sajūta, ka te tiešām ir stāsts. Vai nu kādam varētu būt lasījums arī šis par attiecībām? Sorry, es reāli tik ilgi domāju, bet man šī enerģija tik ļoti nomulsināja. Kaut gan viņa ir tik mierīga, tāds ļoti liels kontrasts. Un tad tornis un maks. Ok. Ja stāsts tev ir par kaut kādām attiecībām, šis varētu būt tā kā tāds apstiprinājums, ka, nu, teiksim, ja tev gribas atzīties jūtās, vai ja tev gribas izrādīt mīlestību, kaut kādu sirsnību, šis ir tāds tā kā iedrošinājums, dari to, bet nevis tāpēc, ka tu gribi saņemt kaut ko pretī, bet tāpēc, ka tu tā jūties. Īstenībā par jebko, pat ja nav stāsts par mīlestību, bet par jebko. Ja tu jūti kaut ko, vai vēlies kaut ko izdarīt, dari to, bet nesagaidi kaut ko pretī. Jo šis ceļš nav
Viņš varētu būt slavas ceļš vai, teiksim, atzinības ceļš vai kaut kā iegūšanas ceļš. Bet šis posms vismaz ir tas, kur tu nevis tā kā saņem, bet kur tu dod. Kur tu radi. Nu, tā kā mums ir Maks, kurš rada savu realitāti, kurš rada savu pasauli. Un viņš parasti arī Maks ir, un šeit labi viņam ir kaķis, vai tā ir statuja kaķi, bet viņš ir viens pats, un viņš rada sev. Jā, pat ja stāsts ir par attiecībām, mēs tā kā varam dot otram mīlestību un atzīties jūtās, vai arī kaut kā tur iepriecināt otru ar kaut kādām dāvaniņām. Nu, skatoties uz šiem 6 kausiem, man liekas, ka tā varētu būt. Un kur arī šitais skaistulis, kurš lido ar sirsniņu burbuļiem. Bet mēs to nedaram tāpēc, lai otrs mums dotu pretī. Mēs to daram tāpēc, ka mēs tādā veidā cenšamies paust sevi pasaulē. Tā kā dot savu enerģiju pasaulē. Šeit varētu būt stāsts arī par kaut kā radīšanu. Ja tev gribas kaut ko radīt, tad šis ceļš, kā tu ej, šis ceļš, ko tu varētu izvēlēties vai ko tu ej, šis nav ceļš, kur tu momentā gūsi kaut kādus ienākumus vai baigo atzinību. Es jau par atzinību teicu, bet šis ir vairāk, lai tu parādītu sevi. Kas notiks pēc tam? Man negribās īstenībā skatīties, ja godīgi, jo es teiktu, ka tur tālāk tu vari atkal likt 1, 2, 3, 4 un tad skatīties, kas būs pēc tam. Bet šis posms ir par to, ka tu tā kā godā sevi, savu iekšējo pasauli, savu nepieciešamību izpausties, un tu izpaudies. Un es teiktu, ka šis tornis patiesībā ir kaut kāds ego, kas tiks sagrauts. Ja tu kaut ko, izvēloties šo ceļu vai ejot šo ceļu, ja tu gribēsi darīt tāpēc, lai spodrinātu savu ego, lai, citi tevi redzētu kā tādu vai ir starpība, vai mēs darām no ego, caur ego, vai tāpēc, ka mums to saka mūsu intuīcija, mūsu dvēsele. Vai mēs gribam, lai citi uz mums skatās kā uz tādiem tur stilīgiem un foršiem un tik dāsniem un mīlošiem un īpašiem, vai arī tāpēc, ka mēs vienkārši, mums ir šis te aicinājums un tā, ka vajag dot, vajag izpausties, vajag radīt un vienalga, ko pasaule saka. Un tur ir tā starpība, un jā, šo ceļu ejot, tev pēkšņi ieslēgsies ego, kurš saka, jā, bet mani nenovērtē, vai kāpēc par mani nepriecājas citi. Tad visdrīzāk paskaties uz šo karti. Dzīve tā kā pateiks, šitien tu vairs nevari, šitajā tornī tu nevari kāpt, es viņu tev nograužu. Mēģini vēlreiz. Un tas nav ar ļaunprātību, tas ir tāpēc, lai mēs neapmaldamies. Un tiešām sekojam sirdsbalsī, nevis prātam. Vai kaut kādām ārējām ietekmēm, kas saka, ka, ja tu dod to un to, tad tev būtu jāgaida pretī tas un tas un tas. Un ja tu viņam pasmaidīsi šitā, tad viņam vajadzētu pateikt tur tā un tā. Un ja viņš nepasaka, tad viņš tev nemīlēja. Izklausās reāli pēc kaut kāda kosmopolitāna žurnāla, es nezinu, pēc klačām. Šis nav stāsts par citiem, šis ir stāsts par tevi. Pat ja tavas sajūtas un tava intuīcija saka, ka tu gribi dot citiem vai miedarboties ar citiem, vai tā kā tavs aicinājums ir būt starp cilvēkiem, nedomā par to, ko viņi var izdarīt tev. Ja vien, protams, ja tev ir nepieciešama palīdzība, tu to vari lūgt. Nav teikts, ka tu nedrīkst nevienam neko prasīt. Bet tas ir arī citādāk. Ja tu meklēsi apstiprinājumu par savu vērtību,
ārpus sevis, tu to neatradīsi, un tu iespējams, ka dabūsi pretī vēl kaut ko nepatīkamāku. Un par to man tā kā vēsta tonis. Šis ir ceļš, kurā tu atrodi savu vērtību caur saviem darbiem un vienkārši caur gandarījumu. Caur milzīgu gandarījumu, ko tu izjutīsi, tad, kad tu darīsi to, uz ko tevi aicina. Nu, tā kā, kur tevi aicina tava dvēsele. Šodien tāda, es nezinu, varbūt es izvēlējos tādu sarežģītu tēmu, bet man ir tik grūti paskaidrot. Arī šodien vienkārši grūtā diena. Ir grūtās dienas, un tad ir foršās dienas, kad ir viegli izteikties. Un šodien nav viegli izteikties. Kas trešai grupai vēl jāzina par šo ceļu, par šo izvēli? Holding together. Man pat negribēs lasīt, bet pasties, cik šī kārta ir skaista. Tāda tā kā paradīze. Tas ir tikai tavs dvēseles dārs. Un tu viņu kop un tu viņu veido, darot lietas, kas tev liekas skaistas, aizraujošas, brīnišķīgas, maģiskas. Un nevis tā kā... Un nevis tāpēc, ka kādam citam tas ir jāredz un jāpiedzīvo, un tu gribi parādīt, ka, redz, cik man smuka dvēsele, kāds man dārs, redzi, man ir tur palmas un puķis un Tas ir tev. Šis ceļš ir tev, tikai un vienīgi tev. Radīšana, mīlestība, ļoti tāda sievišķā enerģija, ļoti maiga. Un visiem, nevis tikai sievietēm, visiem šī enerģija ir domāta. Jo mums visiem ir gan sievišķā, gan vīrišķā enerģija. Šis ir, nevis es ņemu zobenu, bet es ņemu varbūt pildspalvu un rakstu, vai grabeklīti un sakopu savu dārziņu, vai arī nogriež rozes un uzdāvinu kādam. Ļoti maiga enerģija. Un tāds ego, kurš saka, paskaties uz manām rozēm un uz manu dārzu. Viņš tur neiedarās. Viņš tiks ātri vien nogriezt. Tā, šiks, ne? Šitāda attieksme mums nedara. Un zini, kas ir īstenībā to es sajūtu, skatoties uz šo augstā goda kārti? Jo tu vairāk cienīsi to maigumu un to mierīgo, mājīgo, radošo atmosfēru, kas dzīvo tevī un ko tu tā kā paudi, jo patiesībā viss foršāk atrisināsies. Un cilvēki, teiksim, ja tas ir stāsts par to, ka tu tā kā dod un tu gribētu saņemt pretī, bet, mēs par to nedomājam, mēs nedomājam par to, ko mums dos pretī, bet tā kā ir tāds, bet cerams, ka novērtēs, jo tu dosi nesautīgāk un mīlošāk un patiesāk, jo vairāk novērtēs. Tāpēc, ka tā mīlošā un foršā un maigā enerģija, viņa ir dziedējoša. Viņa dziedē tevi, bet viņa dziedē citus, un citiem gribās pateikt paldies, vai arī tā kā izteikt kaut kādu, wow, tu man palīdzēji, cik jauki. Un tie, kas tiešām sajutīs, tie arī novērtēs. Tāpēc, bet zin kā nekas nav par velti. Viss, ko mēs darām no tīras sirds, tas nekur nepazūd. Tas viss tepat vien ir. Un tāpēc uzticies, ja tev ir šī sajūta, ka šis ir tavs ceļš, šis maigais, šis mīlošais, šis dziedējošais. Ej pa to, un tas tev pretī sniegs milzīgu tādu gandarību un mieru un dziedinās tevi. Mūsdienu pasaulē, protams, pa šo ceļu iet ir grūti, tāpēc, ka ir noteiktas gaidas citiem cilvēkiem, un mēs paši arī pret sevi izvirzām visādas gaidas, un ir kaut kādas praktiskās vajadzības, kuras ir grūti apmierināt, ja mēs ejam tādi, man viss ir labi, man neko nevajag, kaut ko jau vajag, jo mums ir ķermeņi. Bet tāpēc ir mērenības kāds, līdzsvara kāds
ir iespējams atrast tomēr to līdzsvaru, kur mēs pārāk neatdodam sevi tam tai samērā agresīvajai videi, kur valda ego un kaut kādas sacensības. Un ir iespējams atrast līdzsvaru. Tas nav vienkārši, bet to var izdarīt. Es domāju, ka to arī tu mācies šobrīd, vai mācīsies, ja tu ies pa šo ceļu. Un tas būs ļoti, ļoti vērtīgi un skaisti. Šī grupa, šī enerģija ir ļoti, ļoti forša. Tā kā paldies, ka tu izvēlējies šo grupu, un arī es varēju šeit pasildīties un viņi sevi nomierināt pēc otrās grupas. Katrai enerģijai un katram ceļam un katram stāstam ir sava vieta un ir nepieciešamība būt, un tas viss ir pareizi, ka tas ir. Tā kā es nesaku, ka šis ceļš ir labāks par otrās grupas ceļu vai pirmās grupas ceļu vai ceturtās, kuru es vēl neesmu apskatījusi, bet viņš arī ir. Bet es teiktu, ka šobrīd man šī enerģija ir visvieglāk sagramojamā. Tas tā. Tā kā jā, paldies tev, kas te varēja pasildīties mīlošā gaismiņā, lai tev izdodās atrast līdzsvaru, ja tu ej šo ceļu. Un es ticu, ka tā arī būs. Es pilnīgi tā kā peldu tagad. Paldies, ka skatījies, paldies, ka klausies Vīnā 3. grupa. Un vai nu tiksimies kādā citā grupā, ja tu izvēlies vēl kādu citu, vai arī kādā citā lasījumā. Tikai tā. Sveika, Vīnā 4. grupa, tavs ceļš, tava izvēle, palūkosimies, ko kārts mums vēlas teikt. Kas jāzina par šo 4. izvēli, šo 4. opciju, šo ceļu, ko mums iet? Grupa numur 4 vai ies? Ja mēs izskatām opcijas, tad šis vēl viss ir uz galda, vai ne? Bet ja tu jau ej pa šo ceļu, tad šī ir tāda tā kā ieskats tajā, kas tevi sagaida. Kas jāzina 4. grupai. The approach of spring, tas būtu kā pavasara tuvošanās. Fokusējies uz pozitīvo. Pavasars ir kaut kas pozitīvs, manuprāt. Ģimenes istaba. Un tad mums ir 2 kausi, 2 zobeni un 7 zobeni. Ups! Bet viņi lido prom. Es paņemšu to vēl vienu taro kārti. Labi. Un mums ir 7 monētas. Šis ceļš ir saistīts ar gaidīšanu un ar pacietību. Ir tā sajūta, ka tu tā kā kaut, teiksim, ja tu izvēlies šo ceļu, ka tev būs jāgaida, tev būs jāuzticās procesiem. Tā kā 7 monētas. Viņa principā tā kā atspītā gaisma. Viņa audzē savu dārzu, viņa apkop viņu, viņa rūpējas par to dārzu, un augļi vēl nav ienākušies. Tāpat arī tā, ka mēs gaidām pavasari. Tas nozīmē, ka mēs vēl esam ziemā, bet pavasars tuvojas. Un tad, kad ir pavasars, tad viss zied un aug, un labi, varbūt augļi vēl nav, bet vismaz tā kā ir jauna enerģija. Un šis ir tas mirklis pirms. Šis ir tas mirklis, kad vēl būt pacietīgam, tāpēc ir fokusēties uz pozitīvo, jo šis īstenībā ir tā kā vienā ziņā šis ir grūtākais moments, jo vēl nav pienācis tas, ko tu gribi.
Bet tu jūti, ka tūlīt būs vēl tik un gribās varbūt pat paliekties un aizsniegt. Bet nē, jo ja tu lēksi un mēģinās aizsniegt, tad tu dabūsi negatīvu rezultātu. Nu, tā kā tie augļi vēl nav gatavi. Izpūšam gaisu. Un šeit laikam jau ir stāsts par to, kā tu rūpējies par sevi ikdienā. Šeit nav stāsts par milzīgām transformatīvām pārmaiņām, kur tu ej un maini pasauli un ej un tagad izaicini likteni. Tu vienkārši ej, uztur to savu ikdienas rutīnu, ej un dari un tici, ka drīz lietas mainīsies, drīz rezultāti ienāks. Šis nav action ceļš, šis nav kaut kāds tiešām milzīgs, transformatīvs moments. Šis ir tās lēnās pārmaiņas, kuras šķiet, ka vai vispār kaut kas notiek, vai vispār kaut kas mainās? Jā, mainās, bet lēnām. Bet rezultāts būs. Un tu varēsi svinēt, un tu varēsi priecāties. Es skatos uz šo family room kārti, un tā doma, kas manā galvā ir, tas ir tā kā, kad mums visiem bija jāsēž iekšā, tā kad visi slimoja ar to slimību. Es nezinu, vai tagad drīkst viņu pieminēt skaļi vai ne, bet es labāk neteikšu, bet mēs visi bijām spiesti sēdēt iekšā. Un likās, ka dzīve ir uz pauzes, bet nekas jau nekad neapstājas. Vienkārši lēnāk. Šajā gadījumā, ja, piemēram, tev ir tā sajūta, ka dzīve ir uz pauzes, tad tas, ko tu vari darīt, ir padomāt, kā tu varētu šo pašreizējo situāciju padarīt maksimāli patīkamu, pārāk daudz varbūt nemainot lietas, jo šis, jā, kā jūs teicu, šis nav laiks lielām pārmaiņām. Nelielas transformācijas. Ja tā ir tiešām, ka tu esi spiests visu dienu dzīvoties mājās, nu tad varbūt sakārto māju, pārkārto māju, ienes tur kaut kādas jaunas mēbeles vai jaunus augus, kaut ko pietiekami nelielu, lai tas tevi neapgrūtina, bet tajā pašā laikā, nu tā kā, tad, kad pārbīd mēbeles, jau ir jauna enerģija istabā. Jo galvenokārt tāpēc, ka tad, kad mēs pārbīdam, mēs esam spiesti sakārtot, lai mēs varētu pārbīdīt. Vismaz man tā ir mājās. Un tad, kad es sakārtoju, jau ir forši, un tad es pārbīdu, un tad ir vispār, man ir jauna māja. Un šī ir tāda arī, nu, teiksim, attieksme, kas tev būtu ļoti vēlams uzturēt pozitīvu attieksmi, tādu cerīgu. Jā, šķiet, jau es gaidu tik ilgi, un tā kā nenāk tās pārmaiņas, vai nenāk tie rezultāti, bet vēl bišķiņ pacieties, vēl bišķiņ noturies tajā pozīcijā, kur tu tā kā skaties uz lietām pozitīvi, kur tu nesāc sūdzēties, ka man nesanāk un nepienāk tas, ko es gribu. Tas vēl nav gatavs, bet būs. Un būs forši, un būs labi, un būs skaisti. Bet tam ir jānogatavojas. Un varbūt mēs varētu palūgt padomu tev, lai tev ir vieglāk sagaidīt. Kāds vēl varētu būt padoms? Nu, viens noteikti jāskaties lietām pozitīvi. Lūdzu padomu 4. ceļam, 4. grupai. Let your fears dissolve. Interesanti. Tā kā ļauj savām bailēm izšķīst. Step up and lead. Kāpēc mums pēkšņi tik aktīva kārts? Step up and lead. Zini, te varētu būt stāsts... Ok, šis īstenībā ir jauns pavērsiens. Es paņemšu vēl dažas kārtas. Desmit kausi. Tā ir reāli laimīgās dzīves kārtas.
Ok, šis ir pavērsiens stāstā. Intriga. Ja tu esi tas, kurš nevar sagaidīt, un tev ir tāds, es gribu kaut ko darīt, bet es nevaru izdarīt, jo, nezinu, man ir ceļā bloks, tev ir jāpaciešas. Bet, ja tu negribi darīt, ja tu negribi mainīt, un ja tu sēdi tajā viesistabā nevis tāpēc, ka tā ir jādara, tāpēc, ka nav cita opcija, bet tāpēc, ka tev ir bail iziet ārā, nu tad ir step up and lead, tā kā uzdrīksties. Pirmkārt, izšķīdini savas bailes no tās ārpasaules, un otrs ir, ka nebaidies vadīt, nebaidies uzņemties atbildību. Jo kādam, bet ne visiem, kādam tiešām ir jāsēž un jāgaida, kas ir šausmīgi besīgi. Ja tu esi aktīvs cilvēks, kurš grib iet un darīt, tas ir besīgi. Bet ja tu esi cilvēks, kurš tā kā, nē, es negribu, man bail, ja nu man nemīlēs, ja nu man nepieņems, tev atkal tieši ir šis tāds augļi nenogatavosies, kamēr tu nesāksi par viņiem rūpēties. Jo ir tā, ka tev ir tas dārs, un tu tā kā viņā it kā tur staigājies, bet tu nedari neko, lai tie augļi nogatavotos, bet tev ir jāieliek tur savu enerģiju. Jā, ja tev ir bail mainīt kaut ko savā dzīvē, tad šis gan ir tāds bikstījiens, ka ja tu nemainīsi neko, tad nekas arī nemainīsies. Loģiski. Un varbūt kāds saka, jā, bet es arī negribu, lai kaut kas mainās. Bet man ir labi tā kā ir. Jā, bet varētu būt labāk. Un šis īstenībā ir tā interesanti, jo no vienas puses nav jau nekas slikts arī dzīvot tajā komfortablajā vietiņā, kur īsti nekas nenotiek, bet mēs visu pazīstam, ir tā droši, stabili. Jā, varētu būt tas foršāk, varētu būt tas foršāk, bet ir ok. Bet zinot dzīvi, parasti tā gluži nav, ka mēs varam visu mūžu tā arī nodzīvot. Agrāk vai vēlāk ir tomēr tā lieta, ka pats. Varbūt vajadzēja to pamēģināt. Kāpēc to neizmēģināju? Un šis varētu būt tas moments, kad tā kā uzdrīkstēties. Ja tev ir tā baile pamēģināt kaut ko jaunu, tad šis ir laiks, kad tās bailes tāpat kā likt pēdu zemakmeņu, liec bailes zemakmeņu un uzdrīksties, nopērst to lidmašīnas biļeti vai piezvan tam cilvēkam, uzraksti viņam, aizej uz to koncertu. Nu tā kā mazliet parādi tomēr dzīvē, ka jā, es vēl gribu kaut ko jaunu piedzīvot. Un jo tu vairāk tādas mazas solīšas spērs, un tiem nav, bet šeit nav vispār tādas agresīvas enerģijas šajā grupā, šajā ceļā, jebkurā gadījumā, vienalga, vai tev ir jāgaida, vai tev ir jādara. Tas viss ir tā kā pamazām. Bet ja tu jūti, ka jā, tā kā kaut ko gribētos, bet ir bailīgi un nedroši, spēr mazus soļus, nelec uzreiz aizā iekšā. Tas kontrasts būs milzīgs tev un droši vien nebūs pat tas pārāk veselīgi, bet pamazām veicini to, ka tu ej pasaulē un izzini un uzzini. Aizej viens pats kaut ko, ja tu parasti esi ar citiem kopā. Izbrauc ceļojumā nelielā, kaut aiz blakus pilsētu. Paskaties, kur ir tā tava komforta zona un tā kā paspēr maz solīti tā kā ārpus viņas. Un īstenībā arī tie, kas gaida un nevar sagaidīt, un kam gribās kaut ko darīt. Es domāju, ka tāds mazs solīts kaut kādā virzienā arī ir ok. Tāpat kā tā mājas pārkārtošana. Tas nav nekas tāds uber liels, bet, piemēram, aizbraukt uz IKEA, nopirkt tur jaunu galdiņu, saskrūvēt viņu, tas jau ir vesels pasākums. Un tas jau iekustina to enerģiju, vai pamaina viņu, vai transformē viņu, kustina, virza, vēl visādi vārdi, sinonīmi. Jā, tā kā, interesanti. Viennozīmīgi šī enerģija nav super dinamiska. Viņai ir tāda mazie šolīši, un tas ir ok. Un man liekas, tas ir labāk
tev, ja tu jūti, ka šis ceļš ar tevi rezonē, varbūt tev ir tāds, nē, es negribu vilkties, es gribu to action ceļu, nu tad ej action ceļu, viss kārtībā. Bet ja tu izvēlēsies šo ceļu, vai ja tu jau ej pa viņu, tad, jā, viss ir pamazām, un rezultāts būs labs, būs pozitīvs. Man liekas, šis lasījums bija tāds neliels smadzeņu mežģis man. Es nezinu, kā tev, jums visiem, kas šo skatās, bet es ceru, ka jebkurā gadījumā pie atbildēm jūs tikāt. Man bija ļoti interesanti. Jā, tā kā paldies, ka skatījies, paldies, ka klausījies, ka bija ar mani kopā šajā lasījumā. Un cerams, tiksimies kādā citā. Tā!